Esiet sveicināti florbola draugi šajā trešdienas vakarā. Pieslēdzamies Valmieras Olimpiskajam centram, kur šovakar LV Florbola līgas pusfināla spēle, trešā spēle sērijā starp florbola klubu Valmiera un Talsu novada sporta skolas Krauzers komandām. Pavelam uzvaras vārti vienā no ceturtfināla spēlēm pret Lielvārdi papildu laikā ar vārtus. Tas no distances Siliņš īsti neredz metienu, bet tomēr spēja tikt galā ar šo raidījumu. Vēl viens metiens Urbanoviča izpildījumā. Soda izspēle iepratim vārtiem, bīstama epizode. Talsi nereti ir nodemonstrējuši tādas oriģinālas izspēles, un Toms Akmeņlauks šoreiz gan neko diži oriģinālu nedomā. Saņem piespēli no Arta Raituma un met bumbiņu vārtos, panākot 1-0, lai gan šķita, ka bumbiņa vairāk ir Valmieras rīcībā. Pēdējās minūtēs Talsi spēja cīņas gaitu pārvirzīt tuvāk pretinieku. Bija arī pret Cēsu Lekringu, kad viņi arī bija sērijā vadībā pat ar 3-0, un 4. spēlē viņi panāca, ja nemaldos, pat 2 vārtu pārsvaru, bet te viena epizode, otra epizode, un tomēr neizdodas ne Ričardam Rībam, ne Maris bija spiests izlaist pirmo pusfināla spēli pret Valmieru diskvalifikācijas dēļ, bet te vēl viens metiens no aizsarga pozīcijām. Linārs Putniņš izdara metienu no distances un netiek ar to galā Agris Rogainis. Valmieras vārtsargs meta bumbiņu projām, bet protokolā viņam vārtu zaudējums nekur nepaliks. Talsiem abi aizsargi izveidot vēl kādu momentu. Spunde arī met un bīstam piespēle uz vārtu priekšu, labi nospēlē Balods, un te lieliska piespēle Gvido Lauga vienā pieskārienā met un šoreiz aizmet garām vārtiem. Māju atgriezās no kārtām galvām. Tals fināla spēlē zaudēja florbola skolai Masters. Valmiera savukārt atzina Cēsu Lekringa pārākam, tikmēr vēl viena epizode skrējienam. Bet netrāpa Maris pa bumbiņu. Tagad var aizskriet pretukumā. Uz vārtu priekšu Lauga un ir bumba vārtos, bet tiesneši vārtu gumu neieskaita. Šeit, kad traucēja vārtsargu Gvido Lauga. Pāri vārtu līnijai, ne gan legālā veidā. Vai nākamais metiens būs rezultīvs. Te Gvido pārkāp noteikti vairāk kārt. Valmiera tiek līdz centram un pēc tam saka neveiksmīgi atspēle atpakaļ un jāskrien līdz savai aizvārtēji. Varbūt šoreiz laba piespēle un Urbanovičs met bumbiņu vārtos. Bukša piespēle nogriez uzreiz vairākus Talsu aizsargus un Daniels Urbanovičs ir tas, kurš kūsta vārtus. Arī pirmajā periodā teica, ka tieši trešais virknējums spēja sagriezt. Ronēntāls labi piespēlē uz Bergmani, Rogainis atvaira, bet Nīdrais traucēts, gan dabū bumbu līdz vārtu priekšai, ātra saspēle un kurš gan cits, jā, ne Andrejs Šķerbergs gūst vārtus un panāk 3-1, atjauno 2 vārtu pārsvaru Talsiem. Talsu šīs sērijas karstākais spēlētājs. Varbūt tagad izdosies aizskriet. Birstiņš gan pa tālu palaiž bumbiņu, spēj gan to savākt metiens. Siliņš atvaira. Un aizsardzībā šim virknējumam vismaz šoreiz iznāk. Bet Talsi pamazām soļo pretim tam, lai arī šajā sērijā būtu šeit Valmierā. Un jā, viss mums nonāk līdz saldajam mēdienam, līdz 7. spēlei. Tad 7. spēle ir ieplānota 5. aprīlī Talsos. Balods tikt līdz metienam.
Rība uz vārtu priekšu un Gvido Lauga ļauj uzgavilēt sanākušajiem līdzutējiem. Sakot, ka tik ātri te vēl visa nebeiga. Valmiera kaut ko mēģina veidot, bet nekas nesanāk uzbrukumā. Nekādas bīstamas epizodes pie pretinieku vārtiem neveidojās. Tagad ir izdevies tikt līdz -1, bet prieki atkal ļoti īsi. Adrians Spunde met bumbu vārtos un mums atkal ir 4-2. Tik ilgi nāca. Plus Valmierai tātad vēl paliek oficiālais 30 sekundžu pārtraukums, bet jātiek galā ar Adriana Spundes izgājienu. Ar to galā Valmiera netiek. Adrians Spunde īsā laika sprīdī gūst 2 vārtus, un vārtu gums, protams, ir daudz patīkamāks nekā soda metiens. Bumbiņi pie Siliņa, Siliņš met bumbiņu pretinieku vārtu virzienā. Sanāk lieliski piespēle Šķerbergam, bet paspēja Rogains atgriezties vārtos. Valmierai ātri pārēja, bet Brokam neizdodas uzreiz pieņem bumbiņu vienā pieskārienā. Un pēc tam jau ir krietni sarežģītāk, un te bumbu vārtos ieraida Andrejs Šķerbergs nozog vārtu gūmu. Nozog iespējamo hat-triku. Protams, bija ļoti smags sezonas sākums, bet tad, kad ieskrējās, tad arī Ulbruka tika pie lielām uzvarām Talsiem. Nebija tādas lielas uzvaras. Te vēl vienreiz Daniels Urbanovičs gūsta vārtus, un Valmiera labo savu individuālo rekordu. Šoreiz gan Sandijs Gabriels Siliņš ir tas, kurš pieļauj rupju kļūdu. Mēs to bumbiņu. Vēlreiz Broks, vēl viens metiens un vēl vienreiz Siliņš parāda, ka viņš nav salauzts pēc savas kļūdas mirkli iepriekš, un Talsi izcīna 3. uzvaru šajā pusfināla sērijā un nonāk viena panākuma attālumā, lai 2. gadu pēc kārtas spēlētu lielajā finālā.